Šodien atrodos pie Brīvības pieminekļa, atvainojos par manu latviešu valodas izteiksmi, tas ir latgales akcents. Un gribētu pateikt, ka, ziniet, ļoti daudzi politiķi mums mēģina ietekmēt, ka mums ir jādraudzējās ar kaimiņiem un tā tālāk, bet, ziniet, ar kaimiņiem mēs jau draudzējamies, tur 30 gadus atpakaļ. Un nekā laba no tā nesanāca, un diemžēl arī daudzi latvieši domā, ka ja mēs pamainīsim mūsu ģeopolitiku, viss tā uzreiz hopā un pamainīsies. Nekas nepamainīsies. Man liekas, ka mūsu ārpolitikas kurs ir pareizs, ka mums ir jādraudzējas ar Eiropu, ar Ameriku, bet ir cits jautājums, kā mēs draudzēsimies, Ir, piemēram, jautājums, kāpēc, piemēram, Ursulas kundze tik ātri pieņēma visus Trumpa priekšlikumus. Varbūt vajadzēja drusku, padomāt, ielikt kaut kādus savus priekšnesumus, bet tā nebija. Un otrais jautājums, cik daudz mēs saņemam no Eiropas Savienības un cik daudz atdodam. Kamēr man liekas, ka no Eiropas Savienības mēs saņēmam ap 860 miljonus gadā, un tā ir liela nauda. Un jārisina jautājumus, kur šī nauda tērējas, kur mēs ieguldam, kur mūsu ražotnes, kur mūsu ekonomika, kur mūsu lauksaimniecība. Par to ir jādomā. Nevis par to, ka mēs kaut kad atgriezīsimies 30 gadus atpakaļ. Nekad tā nebūs, un mums tas nav vajadzīgs. Mums ir jādraudzējas ar Ameriku, jābūt NATO, jābūt Eiropā, bet jākontrolē, kur visa šī nauda tērējas, un vai nav mūsu politikā kādas izšķirdēšanas, atvainojos, padomājiet par to. Visiem jauku dienu!